Привет, друзья! На этой неделе в Латвии отмечают Масленицу, свин meiteņus. И в честь этого праздника мы с вами будем готовить plānās pankūkas un mācīsimies latviešu valodu. Начнем с состава, с ингредиентов. Что нам необходимо для того, чтобы приготовить тоненькие блинчики? Это, конечно же, milti, piens, cepamais pulveris, olas, brūnais cukurs un sāls. Tad mums vajag paņemt 2 olas, iesist tās bļodā, pievienot nedaudz sāli un pievienot brūno cukuru. Kā arī es pievienošu cepamo pulveri, bet tas nav obligāti. Tad vajag paņemt dakšu, bļodu un sakult olas. Tad es pievienoju pienu un pievienoju miltus. Kad mīkla ir gatava, vajag uzsildīt pannu, pievienot eļļu un cept pankūkas vidējā ugunī. Pasniegt pankūkas var gan ar ogām, gan ar ievārījumu, gan ar zemesriekses sviestu un jogurtu, piemēram. Bet tā kā man nav laika, es ēdīšu vienkārši tāpat ar rokām. Lai jums jauki meiteņi un foršas brīvdienas! Starp citu, tiešām ļoti garšīgi sanāca.